Jo, čau, muģi. Čau, es esmu. Mēs Tā, esam tie tā kā- Fuck. Kā Man jums tagad ar šito pelēko čali tuim būs. Mēs skatīsimies filmiņas. Mums te atnāca pliks vīrietis. Un mēs to viņu pisīsimies. ok. Jūs esat geji, bet jums patīk, ja? Čau, Ladi. Čau. Čau. Nē, mēs neesam vieni. Mēs vienkārši labi draugi. Nu jā, es te bija tā parāda. Es neesmu gejs, bet man patīk. Čau, Niklau. Jo. Šis būs kaut kāds podcasts vai vienkārši tāpat? Šis ir podkāsts, jo šī ir pēdējais vakar, kad es mūsu atgrīvā. Mums rīt topēt uz Cēsīm, jo Cēsīs piekdien, sestdien būs Cēsu pilsētas svētki. Un cikā šī ir tāda ir atvadīšanās no Saldgrības svētkiem, jo es rīt savāku savus mantas, savu telti un stopēšu tālāk Cēsu virzienā. Jebać, pajebać. Jebā. Što TikTok arī liks, ja? Jā. Kāds īsās prečīs. Es gribēju, ka šitie iepriekšēji, ko mēs sataisījām, bija vien labi īstenībā par tiem zvejnieku svētkiem, par visu, kas vēl tur bija. Mīt kaut kas tur labs bija. Un tad vienkārši jāturpina taisīt labs saturs tālāk. Un jādaudz ārā tiem pensionāriem, pansionātu iemītniekiem, invalīdiem, purnas jādaudz ārā. Kā jums izbraucās, izgāja ar tiem mopēdiem, ar tiem mopēdiem braukājāt, tur bija kaut tāds pasākums? Nu, vienkārši pabraukājamies apkārt. Aizbrauca viens, atbrauca citi, vēl braukājām. Viss tā. Maza pilsēta nav, kur īpaši braukāt. Kas tā pilsēta? Leivoni, bļa! Kādi? Līvani. Līvani, ok. Jā, es tikko no topiņa, no veikala topa atnācu, es nopirku 2 piebalgas mērnieku aliņas. Un jā, es plānoju viņus izdzert, papļāpāt, tad jau pēdējo nakti izgulēties. Tas ir vienīgais nedēļas vakars, kurā es nedzeru. Wow. Traģiski. Jā. Ko tu parasti dzer? Ko es? Jā. Kādā? Man vodka patīk, jo man fokus nav tik slikts nākamajā dienā, bet parasti vienkārši dažs kviesīšus izdara. Zālīt arī pīpē. Man arī patīk vodka. Čau, Zemgaliņš. Zemgaliņš ir mūsu jaunākais biedrs, laikam, šajā serverī. Sveiks, Zemgaliņš. Kā tev, Zemgaliņš, patīk mūsu serveris? Tas ir mūsu serverī kaut kādas tikai dažas stundas, kā tev šim patīk atrasties šajās viesmīlīgajās telpās? Būšu godīgs. Man patīk. Forša vieta. Jā. Nav tas. Jauki. Ok, droši daudz haosa, zini. Jā. OKDD ir tas napalicis, pat ja man patīk, bet tā. Man tur pārāk daudz vitādi strīpīgi salīdus. Tur vispār man liekas pārāk daudz cilvēku kopumā ir. Jā, piekrīt. Tāda vairāk tāds nīšs, serveris nīšs. Jā, mazāk zināms. Mums ir pašiem savs tā kā personālais tā kā guneru ala. Jā. Manuprāt, vienkārši vajadzētu šo serveri aizslēgt. Lai tā kā tik cilvēki, cik ir tagad, tas skaitlis nevar palielināties. Viņš nevar, ja? Tas ir tā kā tāds algoritms, ja? Ka vienkārši te ir, tā kā esmu, kā lai pasaka,
Kaut kāds CIA, tas Central Intelligence Agencies vienkārši man piedāvā tikai 150 cilvēku serverī, un es vairāk nevaru sasniegt. Tā kā viņš turās tikai pie tiem 145, 149, 150, bet pārsniegt to ciparu nav iespējams, jo tas ir ieprogrammēts sistēmā šitā. Aha. Tā varētu būt, ja. Labi, es iešu projām. Ok, labi, došu. Doju tā. 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 Lē, nāk. Ļoti patīkam to klausīties. Kas tie pa čūkiem ir viņi ar tiem mopēdiem, kas braukā? Tev ir kaut kāda priekšnojauts? Man liekas, viņi kaut kādos kodos slepenos runā. Varbūt. Varbūt. Nu, Jā. tā kā tas, ka es šovakar nebuhāju, tā ir vairāk mana izvēle. Es varētu, protams, bet tad vienam no jums man jāpierunā. Jā. Tev vajadzēja atbraukt uz tiem, jā, vai tev bija aizņemts, bet man baigi labais pasākums sanāca beigās Zvejnieku svētkos Salzgrīvā. Un nereāli krūti kaimiņi atbrauc blakus manā kempinga zonā. Nu, vairāki kaimiņi tikai. Jā. Un pašus Man bija uz bērēm jāiet. Jā. Pašus Zvejnieku svētkus es nogulēju. Bet pēc tam no rīta pamodos, tad ir visi tie pārējie cilvēki pamodās, tur kaut kādi pirmie jau aizbrauc projām, bet tur kaut kādi tie, ar kuriem es iepazinos, mēs beigās tur nosēdējām, un tur par pēcpusdienai, tur vakaram. Kāds pievienoja? Jā, Daudz balstu dienu. daudz baldieniņu, dīženi, roženi. Un tad mēs, ēdām tur vistu, dzērām māliņus, tur normāli bazarējām, bija baigi labs pasākums. Un tad viņi uzaicināja braukt uz Cēsīm, jo Cēsīs būs tagad pilsētas svētki nedēļas nogalē. Un tad es rītā sāku stopēt Cēsu virzienā. Tad foršs zeķis. Alkoģī, kad sēž uz podi, jā. Ok. Es sēžu pie šī ir Salzgrīvas vidusskola. Pateikt. Pazi? Tā ir Salzgrīvas vidusskola. Tas ir Stupels. Tur ir Mērnieku Piebalga Saliņš. Un tā. Un tur ir parks. Es vienkārši sēžu kādā vispār, kādā štābikā šobrīd. Opā, nice būt. Es vienkārši lādēju tagad telefonu vienkārši pie kaut kāda... Pa ko? Jā, es vienkārši teltī tagad dzīvoju. Es lādēju telefonu kaut kādā vispār kaut kādā agregāta, kaut kādā iestādījumā. Arī kaut kādā rozes beigās. Jā, tā ir vidusskola. Tas ir vidusskola. Personīgi neesmu bezpajumtnieks, ka es nevaru tā kā... Jā. I can't relate. Ok. Es tur baigi daudz tad ir šajā Elkorzī. Mums ir vesela brigāda. Vesela brigāda. Vesela vienība. Pēcvienība. Jā, nav tikai vecens, ko pīst. Forši krostens vecīt. Jā, labs. Paldies, man patīk. Adidas. Aģiki tie. Kā dabūt vecenes, man ir pagaidām tikai puiši izpisa. Vecen, liekas, nav baigi Izcils grūti komponents dabūt vecenu, bet gan es lai tā vecena normāli. Gan, tas, zin kā, vecenu atrast var, bet tāda normāla vecena, piemēram, tā kā es tagad darbu. Astrā tikai malks palikuši. Jā, nav nekādas zeltenes. Tā ir kaut kāda diršana. Kādas cienāmas dāmas. Man klasbierns saka, ka pievilcīgs, bet neredzu tos tā kā, sekas no tā kāda efektu. Man liekas, tā ir diršana kaut kāda. Man lesbietis labi izaudzināja.
Es paliku pa vīrieti lesbiešu kolektīvā, lesbiešu kompānijā. Kādreiz man bija ritīgi pohuji par vecinēm, es tur pisos, tur krāpu, tur, nezinu, katru vakaru pēc kaut kādas vecerīgas vienkārši atvedu kaut kādu vecenu, izpis un no rīta vienkārši iztriec ārā no mājām, vienkārši tās vienkārši pilnīgi pie dīrs, vienkārši. Bet es vienkārši sāku ar lesbēm tusēt, man lesbietas ritīgi izaudzināja. Un esmu tagad OP, esmu pārkačāts, tagad esmu vienkārši over 9000 level super sand lesbian. Sievietēm es patīku, bet es nepišos, jo esmu lesbers, esmu lesbiešu čoks. Man ir labas attiecības ar sievietēm, bet es nedrāžos. Tur ir jānotiek kaut kā tur man tiešām tai vecinē man ir jāizvaro, lai man būtu seks. Tikai tādā veidā es varu nopisties ar veceni. Vienkārši man ir Cik gados tu zaudēji nevainību? 17 vai 18 laikam. Laikam jau 18, vai laikam 17 rūdos. Nu, diezgan vēlas. Moģi, man šis jautājums bija ļoti ilgi. Cik tu svēr? Es kaut ko 90 un 100. Esmu gandrīz 2 metri. Jā, man nav 100, bet es neesmu tagad svēries, bet man varētu būt kaut kur 90 vai 100. Bet esmu palicis lielāks tā kā masā, jo man ir aktīvs dzīvesveids, un man esmu tā kā piefiksējis to, ka man tā kā paliek tur masa lielāka, tur pleci, tur, viss, tā kā tā. Bet esmu svēris kādreiz arī 120. Es biju resns kādreiz, ļoti resns. Jo es tur baigi. Es ar 5 kg. Cik? 5. 100 cik? Tev ir pieredze ar puišiem gultā? Man? Nē, es tikai ar 5 kg. Es nevaru uzkāpt gultas. Es neatbildu jautājumu. Esmu ar čokiem tikai sūcies, bet man nav pārāk liela. Esmu tur kādiem labākiem draugiem esmu pimpi nobučojis, tas ir maksimums. Esmu vienkārši vienkārši man vienkārši čoms, vienkārši kāda balva, vienkārši čoks, labākie draugi, tur vecens tāds saka, tu vari viņam pimpi nobučojis, vai, un tad vienkārši mēs viens otram vienkārši pimpi nobučojam. Un tā kā tas maksimums. Tik stulbs. Tas normāli. Nu labi. Skatu kā tas normāls, jā. Nevajadzēja pieredāt, vienkārši tādu, ok, labi. Moģi, atrodi sev puisi, ļauj viņam dirsāt tev izpist. Tas ir tāds kaims. Jā. Atvičāju. Tev jau pārbaudīji? Man ir tā jūrka sāk, bet... Jā, tikko pārbaudīju. Vēl es nezinu, kāda man tad vajadzētu. Tur es esmu tusējis ar kādiem gejiem, kas man patīk, bet tur drīzāk scenārijs tāds, ka man viņš būs jāpiš dirsā, nevis viņš man pisīs. Viņi tādi parasti tādi. Bērni? Bērni? Kādi bērni? Kas jau? Pričā bērni? Menti bērni? Ej pakaļ bērni. Policijas bērni? Kurš ies pakaļ policijas bērniem? Aizvien bērniem ej pakaļ. Kur tie policijas bērni paliks pēc tam, kad beigsies šis viss? Labs jautājums vispār. Man gribas iemācīties tādu tā kā skilu, tā kā atbildēt jautājumiem, tā kā politiķis, kurš nemāk tā kā atbildēt pareizi. Jā, šis ir ļoti interesants jautājums, jo tās sekas var tiešām būt ļoti nozīmīgas, ja tu... Jā, vienkārši guda dirs jāmāk. Jā, es to vēl neesmu, es gribu to iemācīties. Man šodien bija bērni, man bija bērni kempingā šodien. Atbrauc tā kā trailers ar plikiem bērni. Tā bija atbrauc vienkārši trailers, kaut kāds ceļot. Jā, tiešām tā kā. Un tad atvērās vaļā trailer durvis, un tur vienkārši pliki bērni izkāp ārā. Viņi bija vienkārši karsta diena, ritīgi karsts. Un tad manā pieslēgumā tas pedofils Kaspars. Un vēl tur tie pārējie šizoīdi, tur tas ģenerāls Štrīpiņš, visi tie pārējie kropi. Un viņam tur tāds triggers uzreiz tam, kad tas Kaspars uzreiz vienkārši tik dīvains palika.
Bet viņiem vienmēr tā ir. Viņš baigi reaģē uz tā kā plikiem bērnu dibeniem un tā kā ir piziets vienkārši pieslēgumā kaut kāds tāds invalīds, tāds kropls. Bet viņš ir kaut kāds, nezinu, viņš ir kaut kāds bērnamnieks, laikam, viņš ir vienkārši izaudzis kaut kādā fucking inkubatorā. Un viss tās tēmas, kur ir kaut kādi bērnu dibeni, kaut kādi pliki bērni, viņš vienkārši, tā triggerojas to visu pizdies. Man ir draugs, kurš sauc Kaspars, un dēļ tā šis ir 2 reizes smieklīgāks. Jā, šis baigs smieklīgs, jā. Es arī vairākus Kaspars pazīstu, un ir kaut kādi Kaspari, kas arī, un viņiem arī tā kā, varēja citu vārdu iedot, kuģi tagad visi vienkārši rēc. Kaspars, Boš, tu esi pedofils Kaspars. Tā. Visi Kaspar aizliek bērns, visi Kaspar tādi ir. Tagad Kaspars vienkārši sliktākais vārds pasaulē. Pedofils Kaspars. Vienkārši draugs kompā. Manuprāt, labākais vārds ir Harlampijs. Okay. Kas ir? Šokar stiprs signāls. Harlampijs. Jā. Man signālā ir pedofila advokāti pieslēgušies, kas klausās, lai ručītu ārā to fucking Kasparu, kuram atkal būs trieka kārtējo reizi pēc šitām sarunām, ko mēs šeit apspriežam par to slepeno bunkuru, par to valsts noslēpumu, to pansionātu, to kropļmāju, to deģenerātu hausu, dzīvot ar pedofilu un šizoīdī. Aha. Kurš pokers spēlē? Čau, Latvija Kaspars. Čau, Kaspar. Poker night. Atceries, šeit ir kaut kāds aplikācija, kad var poker spēlēt? Kurš ieslēdz pokeru? Man liekas, tas KR1 vai kā viņi tur. Okay. Keep scrolling, authorize. Un šeit poker spēlē. Poker night Discord. Jā. Opina. Kad būs grupa Gunning Sesh? Gunning? Tā. Kāds vēl spēlēs poker? Nāciet uz poker table. Love is a burning thing. It is. And makes a fire. Kurš būs īstais skate masters? Tagad, kur ir čipi? Nē, es tad šam pievienojos. Fuck. Kurš? I'm labi, Džeki, es pārdomāju, es tomēr dzeršu šovakar. Es vinnēšu reāli. Garlaicīgi palika. Tu esi projām? Kas? Tu esi projām? Nē. Ej, Tu jau gribētu. Traks pokers, īstenībā. Bet? Ko jāsaka? Pagaid. Oh, snap! Plimais. Dīrsā. Šis bija labs, ne? Tev dabīgā selekcija? Vai tos vēl šeit? Man ir jautājums par to pedofilu Kasparu. Viņš tā kā ir tā kā par Krieviju pret latviešiem arī, vai viņš tā kā tāds neatkarīgi tāda persona, tā kā Viņš tikai pret Latviju?
Viņš ir par Jā. naudu, un viņš teica to, ka viņš ir par naudu un seksuālo baudu. Viņš būs pēkšņi tur Krievu pusē. Nu, ja viņam piedāvās naudu, viņam piedāvās vecenis, viņš būs vienalga, kurā pusē, jo viņš teica to, ka viņam prioritāte dzīvē ir nauda un seksuālā baudā. Es neteikšu tur neko labāk. Tiesībā nav tik slikts, varbūt mēs vienkārši nesaprotam viņu. Nē, viņš ir slims. Viņš ir ritīgi, viņš ir... Ja tas kā, ja tev ir... Viņš ir ļaundars. Viņš ir kaitinošs, viņš ir kropls, viņš ir slims. Tas tā kā, ķipā, ir pieslēgumā vienkārši. Man tagad ir jāklausās kodā invalīdā. Nu, kāds nahuj saka? Tas sajūt, ka tu esi tiesām petenīti. Ko tevi? Tas sajūt, ka tu esi tiesām un redzi tiesnesīt petenīti. Tad tu zini, ka ir beigas. Nu, Kasparam ir problēmas ar to tiesnes peteni, jo Kaspars katru dienu klausās tos tiesnes peteni audio ierakstus, kur tiesnes peteni vienkārši viņam stāv. Viņš vienkārši klausās kaut kāds tās... Viņš klausās audio ierakstus, kur vienkārši viņam stāst viņa nākotnes dzīvi, jo viņš ir atkarīgs no tiem audio ierakstiem. Nu tā. Viņš ir pilnīgi iebilst. Interesanti. Interpols. Interpol. Laipni lūdzu Interpolā. Esmu tavu pārinieci. Vai tu gribi seksu? Padomājiet tā, man dažreiz ir skolā, tagad būs skola parasti, man dažreiz ir tādi projekti jātais, kur vienkārši man datori, kā piemēram, atkārtojas vienmēr tās pašas tēmas, gan jau būs par prezentācijām atkal, un parasti ļauj par jebkuru tēmu. Un es domāju, varbūt uztaisīt prezentāciju par pedofilu Kasparu un ģenerālu Štrīpiņu. Bet es jūtu, ka ir liels risks. Nav beigās. Kāds risks? Es negribu Nav risks. Ziņu vecākiem par pedofilu Kasparu. Nu, Tās skolas taču kontrolē manu skolu. Mana skola ir zem viņu vadības, teiksim pedofilu tā. valsts. Pedofilu Kasparu un ģenerālu Štrīpiņu. Viņi kontrolē manu skolu, un ja dzird, ka piemin viņu vārdus, tā kā kaut, jebkurš, tad viņu parasti soda tā, tur pagrab, tur mums tās tā kā bunkurs pie skolas, tāds pagrabs tāds. Un tur parasti ar ķēdēm pieslēdz, un tur tas pedofils Kaspars vienkārši viņus tā kā Izvaro. sagriež gabalus un ieliek tā kā skolas ēdienā. Mūsu tā kā skolēni joko, ka tā ir žurkas tā kā gaļa mūsu skolas ēnīcās, bet patiesībā tas ir to bērnu, tā kā, kas izrunājās pret viņiem. Viņi tā dara ar tiem, kas piekrīt ar viņiem sasrādāties. Viņi izdomā kādu soda sistēmu. Piemēram, es sūdu dirst viņus. Bet ir kaut kādi idioti, kas tā kā piekrīt tā kā sadarboties ar to Jānu Brokastu, ar ģenerālu Štrīpiņu un visiem šitiem pajoliem, imbeciliem. Un viņi saka, karoči, tagad būs tā, ja jums būs atalgojums, mēs jums maksāsim tur kaut kādu to algu, ja? Bet ja jūs reāli tā kā nepildīsiet mums pavēlt, ja? Tad mēs jūs sodīsim, mēs jūs starosim ar radiāciju, mēs visu kaut kādu šitādu huņu darīsim. Tāpēc nekad nevajag piekrist iet kopā ar tiem idiotiem. Nav nekad tie visi tie kropļi, tie vecie pensionāri un tā pansionāti un tā slimnieka pedofilu kantori ir jāsūt vienkārši nahuj dīrsti, bļeļ. Aha. Jā, tā jā. Es nekad dzīvē nepiekrist kaut kādu pedofilu Kasparu kopā strādāt. Cik būtu debili, ja es vienkārši pēkšņi... No šodienas es paziņoju to, ka mans jaunais sadarbības partneris ir pedofils Kaspars, rasnais imbecils ģenerāls Štrīpiņš, smirdīgā tiesnese Petene un, protams, arī doktors Petušārā. Aha. Yeah. Tas būtu ļoti slikti. Tas būtu vienkārši apkaunojums visiem. Man interesē, ka tas
ka tam doktorim Petušam pieliks, ka tur čakarētos ar to majonēzi vai ko, ka viņam nesanāks nekas no tā, ka viņš ir ļoti slikts doktors, ka viņam nav sasnieguma. Viņš jau vecs jau ir, viņš jau ir slims galīgi. Vecs, slims, vecs jau ir palicis. Tas Petušs arī vecs. Man kādreiz, 90. gados, kad viņš tur taisītos prijomņiks, tur jau viņiem likās, ka tur dvižuha baigi krutā un tā. Viņš jau tagad, ko tas pensionārs var uztaisīt? Kādu vēl tur kriminālā autoritāti, kāds vēl priekšnieks, šizofreniķis kaut kāds vecs demencijos šizoīds. Pensionārs. Varbūt viņš taisās ultra nīšas smaržas. Tās, kuras ļoti smird. Man liekas, tās taisa doktors Petušara. Man liekas, viņš ir Viņam vajadzētu varbūt vienkārši pievērsties tā smaržu biznesā, smaržu stādījā, ko. Bet tā, viņš jau vecs ir, viņš jau raud, viņš jau reāli. Ka man Petušara piestāstās signālā, viņš tādi saka, ka Марксист только специально только делаешь, чтобы мне плохо было. Ты только делаешь, ты специально делаешь все, чтобы мне плохо было. Aha. Jā, tā viņš saka. Un, Latvijas tulkos, kā Mārci, tu speciāli katru dienu vienkārši dari to, lai man būtu tikai slikti. Tu reāli speciāli katru dienu vienkārši dari visu, lai man speciāli lai būtu vienkārši slikti. Un tas ir tas, ko man doktors Petušārs saka. Aha. Klausos. Jep, doktor Petušāra ir jau palicis vecs ir palicis. Viņš jau vecs jau palicis. Galīgi vecs pensionārs. Kāds vēl tu Petušārā vēl klausās? Viņš jau vecs jau ir, jā. Viņš galīgi vecs. Vecs galīgi. Man ļoti labi ideja galvā. Es analizētu ģenerāla Štrīpiņu un pedofilu Kaspara sejas struktūru, tā kā degunu tieši. Un pēc deguna es varu noteikt, vai cilvēks ir žīds. Tā tad. Jā. Nē, nu viņu visticamāk ir ebreji, ja viņi ir Tā bija tu pēra bija, ne? Kā ir viens man dzirdi? Jā, dzirdi. Ok. Tie žīdi pārbija. Tie žīdi tic, ka viņi var tā kā izvarot meitenes 3-gadīgas, kuri nav ebreji, ja? Un tas vispār, nav pieļaujami. Tas ir crazy. Tas ir slikti. Jā, tā tad esmu secinājis, ka ģenerālis Štripiņš ir žīds. Es redzu viņa degunu, viņam tā iet. Tu tā uz āru iet. Tā. Nagila. Viņš ir jūds. Sarānijas kroplis. Tātad viņi visur ir. Viņi var būt pat tavās skolas pusdienās. Tu viņus nekā nesagaidīs. Aha. Tu šitā pieraksti? Jā. Nē, es nejaukoju, es reāli pierakstu. Es nediršu. Es reāli man ir pierakstīts viss. Viss rakstās iekšā. Un viss tiks nodots nevis policijai, nevis armijai, bet viss notiks atdots krītiņu bandai. Un krītiņu banda vienkārši tazīmēs pipels vienkārši uz tavs mātes vienkārši. Pirmo reizi dzirdu par tādu krītiņu bandu. Krītiņu banda Pastāst lūdzu vēl par krītiņu bandu. Krītiņu banda tā vienkārši ienāk iešā tavā mājā un tad tavai guļošajai mutrei uzzīmē pimpu vajag. Es viņu zinu.
Jā. Viņš vienkārši saka, ja tas notic, laikam. Tas ir, kas tas bija tad. Ai, jau manu vieglu prātu, jauns apņēmu tigavi. Ai, jau manu Jā, vienu prātu. Vieglu prātu, jauns apņēmu tigavi. Katru sēriju vajadzētu beigt ar to, ka mēs to dziesmu nodziedam visi kopā tādā korī. Manuprāt, vismaz. Ko bļaļ? У нас здесь анальный фистинг. Tā bija vecā tiesnes Petena. Viņa man vienreiz atskaņoja vienkārši to, kā viņa tīši dirst. Mēs vienkārši tāds gultā tāds čiloja, bet man fucking sienās manā pieslēgumā, manā fucking galvā vienkārši skan kaut kāds audio, kur vienkārši drāž dirstā veco tiesnes Petena. Man vienmēr skan, un es saprotu, ko habata. Kaļāk! Kā būtu, ja? Bļaļ, kas tas ir, kurā tu esi nahuj? Tagad šajā pokergaldā jau neviens nevar pieslēgties, ne? Viņš tikai pa diviem. Es nezinu, aizvien viņu papēc. Nelos var. Var vēl, jā? Okay. Хujak. Блядь, психопат. Tad beštrafts palaid tikko. Es zinu. Oi. Блядь, Oi. slimais. Dievs. Esmu izdarījis. Tur kāds streids ir, ne? Alīn, nahuj, bļa. Tev ir streit, ja? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es vispār uzņem. Ļoti labi. Viņa balka uz smiekļu. Paldies par partiju. Tagad Dracula. Viens nipels. Tā kā kāds vēl nāks pokerā? Nē. Nē, jā. Es jau aizmirsu, kā spēlēt. Šitais, man jautājums vēl viens par pedofilu Kasparu ģenerālu Štripiņu. Kad vispār jūs uzzinājāt par viņu darbību tā kā te Latvijā? Ko par to, ka viņi te pastāv? Tā, es iziešu no pokera ārā, es pokeru nespēlēšu. Kā esmu no pokera iziet ārā? Es neesmu tagad Es nezinu, kāpēc viņam. Čūska, Zībens. Tā ir kā cita aplikācija jau? Va. Un pokeru es vienkārši slēdzu. Nē, tas palīdēja. Un to pokeru nevajag vairāk. Guys. Reku Saņa arī ir pieslēdzies Krievijas spiegs. Tā, pagam, kas runājam? Poker night. Tas stulbs vairs.
Sapratu, jā. No, normāli. Jā, Gais, jūs vēl šeit? Čau, Staņi. Ģenerāli strīpiņu zem galda. Jā, Staņi, mēs vakar naktī runājām. Man ir laikam, ne? teorija, ka... labi, nekas. Saņem, mēs vakar mēs kaut ko pļāpājām, ja es piedzēries tev zvanīju, laikam. Nu, es zvanīju, bet mēs serverīši runājām. 6, 7. Sāņā, tu esi šeit vai tu neesi šeit? Jā. 6, 7. Sāņa, mēs vakar kaut ko pļāpājām pālī, un mēs piedzērusies. Jā, uz Sāņa mēs vakar kaut ko runājām, ne, Sāņā? Jā. Un mēs arī pateicām to, ko mēs darīsim ar to pedofilu Kasparu un to ģenerālu Štrīpiņu. Jā, mēs izplānojām slepkavību, ka mēs noslēkosim to pedofilu Kasparu, to kropu. Bija man alus, vispār otrais alus vienkārši. Es tikai otru alu dzaru, es jau būšu piedzēries vienkārši. Tikādiem. Jā. Ok, te bija jautājums par to, kāpēc pievērsos izmeklēt to pedofilu Kasparu lietu. Tas, ka viņš man pieslēdzās. Nu, nav pieslēgumā. Man vienmēr ir bijis pieslēgums bez piderasiem. Man ir bijis pieslēgums vienkārši ar ģēnijiem, ar vienkārši kodiem wonderkindiem, wonder people, visu vienkārši ar ģēnijiem, un tad pēkšņi man pirms 4 gadiem uztaisīja pieslēgumu ar piderasiem, ar pediņiem, pederastiem, pedofiliem, šizoidiem, kropļiem, rastiem, smirdīgiem, briļainiem, rastiem, ziliem, kropļiem, dirsā, pistiem, deģenerātiem, pedofiliem. Un tad kopš tā laika vienkārši turpinu taisu šitos visus ierakstus, blogus, visu, ko es varu darīt. Es zvanu visām tām iestādēm, tur drošības dienestam, militārai policijai. Es saku to, ka, man ir pieslēguma, man nav pieslēgumā piderasi, bļa. Un tās visas iestādes saka, ka viņi nezina, kas ir vispār pieslēgums. Viņi nezina, kas tas tāds vispār ir, bļa. Saka, ja jūs piderasi, bļa, kā jūs varat nezināt, jūs nodevējus, šizoidi, bļa. Un jā, un es to izmeklēju, vienkārši man 4 gadus pieslēgumā intensīvi ir vienkārši pederasti, vienkārši deģenerāti, kaut kādi kropļi, nekam nedrīkst, šizoidi. Šito visu redzam, man šķiet Latvija ir tā kā Dexter, tā kā seriāls, jo, piemēram, tur, teiksim tā, tur tas Dexters, tā kā viņš uzreiz saprot, kurš ir tas ļaunais, kurš tas sliktais, vienkārši izmantoja datoru, bet tur tā visa policija un tā tālāk tāpat nevar, paši atrast. Un es teiktu, tas pats ir ar Latviju, piemēram, valsts drošības dienas policija, viņi visi nevar atrast, tā kā viņi visi, neviens no viņiem nezin par ģenerālu Štripiņu un viņiem visiem tiem kropļiem, pederastiem, viņi visi atraduši, tā kā, uzzinājuši par viņu. Un tas ļoti līdzīgi tam Dexter seriālam, tad varbūt mēs pat neesam tā kā īsti. Protams, viss OKDD un viss servers, te jau man ir pieslēgumā kādi cilvēki, kas ir tā sakrīgi domājuši. Tur vēl tur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir pieslēgumā kādi normāli domājuši cilvēki. Bet viņi kaut ko raustās, ir kaut kāda tā raustīšanās tāda, kad viņiem tā informācija ir par to Kasparu. Viņi jau to Kasparu katru dienu tajā bunkrā spīdzina, viņi sit. Tas arī Kasparu pārcēla tā kā uz izolātoru, uz gaiteņa gala, vienkārši slēdzis ir gaiteņa galā. Viņš vairs neiet kopā, nepulcējās ar tiem visiem pārējiem cilvēkiem, viņš ir vienkārši izolējies. Tas Kaspars vienkārši dzīvo izolātorā, jo vienkārši ļoti daudz vienkārši cilvēku, kas viņu tajā bunkurā jau grib nosist. Tā. Bet to, kurš ir Kaspars, to jau zina, bet vienkārši vajag kaut kā kustoties uz priekšu un to informāciju nopludināt. Varbūt viņiem draud to, ka viņus nošaus uzreiz. Ja viņi atklās kaut kādu informāciju par kādu no cilvēkiem, tad viņus vienkārši nošaus, aizvedīs tur pagrabā tajā bunkrā un vienkārši nošaus ar pistoli. Bet es kaut kā saprotu, ja Kasparam, pedofilam Kasparam, viņam bija ļoti
grūta, smaga bērnība, tad es daļēji saprotu, bet nedrīkst izrādīt empātiju tādiem kropļiem, pederastiem, urodiem, sūdgabaliem, kā viņam zina. Bet Kasparam bija ļoti smaga bērnība. Bet šis ir vispār kaut kāds brīnums, ne? Kā mēs sasniedzām šo levelu, ka mēs varam runāt par kādu pedofilu Kasparu, par kādu ģenerālu Štrīpiņu, tiesnesi Pēteni, Petu Šāru, visiem tiem kropļiem, kas ir reāli cilvēki, bet visi tā kā rubī tēmu. Tā kā mēs runājam par šiem kropļiem, mēs zinām, ka tie kropļi ir īsti, bet visi to saprot. Tā kā tā ir tāds kopīgs temats, kurš eksistē. Protams, es vēl mācos, bet es jau saprotu visu to galveno informāciju, kas jāzina par to. Jā. Es zinu par... Šitais labi. Man tagad jāiet, gulēt. Jā. Vēl... Labu nakti. Labu nakti. Labu nakti. Labu. Pīdāt. Tev saņemļa. Jā. Kā iet saņemļa? Čau, Saņa. Labi iet saņem. Čau, Saņa. Jā, labi. Labi iet saņem. Super. Labi. Man atnāca informācija, ka tev nogalināja, bet tu esi dzīvs īstenībā. Jā, Diemžēl. dzīvs. Jā. Es saprotu, tu kropli. Tu, protams, saproti, tu vispār esi ģēnijs kaut kāds. Nepiekrīt, bļet. Šizoīts. Viņš ir spiegs. Saņa ir spiegs. Albajot. Viņš ir nodevējs. Es esmu Dalbajovs. Viņš ir OKDD fucking Štrīpiņa palīgs, nahuj. Es pīs, bļeļ. Ej, tu dirst. At everyone, nāciet vecē. Jā, bet man nesanāk vairāk. Tik lonely. Tik Jā, vienkārši. Sēd vienkārši. Bet tā bija laba pokera partija, ko mēs izspēlējām. Es izdzēsīšu ar šos mesīšus par pokeru, man nepatīk tādas bildes pokeru. Aha. Jā. Tas bija labi. Bet tā bija laba pokera partija, ko mēs spēlējām. Aha. Jā. Mhm. Tas bija ahujien krūts. Aha, Jā. 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 Zai bal. Jā. Puķis izlādējās pagad. Cik bieži vispār pauti niez? Bezam, cik bieži jums dienā vajag olas pakašāt? Kas ir? Pagad, atkārto? Jā, cik bieži tev vajag dienā pakašāt olas? Tu. Nu, ja tu bieži skriejies, tad nevajadzētu būt tik bieži. Man kaut kur reizi dienā varbūt niez olas. Okay. Es nevaru saprast, vai man fucking niez olas, un es vienkārši, es kašāju ritīgi, es tagad pirmo reizi pakašāju, jo man sāka niezēt. Bet citreiz man liekas, man viņas niez, man liekas, man ir tripers. Bet kad es pakašāju, tad man vairs neniez. Bet es olas kašāju ritīgi reti. Un citreiz ir tā, ka viņas sāk niezēt ritīgi stipri, es vienkārši kašāju olas, vienkārši kaut kādas tur 5 minūtes no vietas, vienkārši kašāju olas, un liekas, vai tas ir normāli, vai tas ir tripers, varbūt. Tas nav baigi labi, manuprāt. Čau, krabi. Čau, krabi. Jā. Čau. Beidzot, Krabs to es debils. Jā, pamodos. Krabs pārēdās saldējums. Nē, bet for real. Jā. Manā pieslēgumā es atzīšos tagad, to, ka manā pieslēgumā ir vairāki kaut kādi, nevis kas, imbecili, kas izrāda simpātijas pret krabi. Tā. Jā. Tagad būs. Jā, bet es sūtu dirst to kroplu Kasparu. Jā. Viņš vienkārši tādas muļķības runā. Jā, mums ir jāturpina. Man liekas, strādā tik daudz. Viņš nestrādā vispār, viņš vienkārši šizofreniķis. Viņš Jā, vienkārši... tāpēc man jāstrādā viņa vietā. Jā. Es vakardien, es atnācu
9 mājās, es momentāli aizgāju gulēt, un man Mhm. bija jāatcerās 6:50 uz nākamo maiņu. Aha. Jā. Mhm. Man ir Mhm. pēdējā diena Salzgrīvā. Es rītā braukšu uz Cēsīm. Kad tu būsi Rīgā? Es nezinu, nākamnedēļ, laikam. Bet man Rīga besīta, kad ir vārā. Ko apistē. Kas Jā. brauc uz Angliju? Nu, jāroz uz Angliju. Manuprāt, pēdējā laikā, es jau teicu iepriekšējā reize, ka tikāmies, bet Rīgā ir pavairojušies deģenerāti visādi. Man bail pamest savu māju. Mums tajā iepriekšējā podkāstā bija tā, Krabis tieši teica par to, ka 2 gadu laikā ir pat tie bioroboti savairojušies kaut kādi. Viņi pat nav pat jopčiki, vienkārši kaut kādi deģenerāti, kaut kādi vienkārši Opšik! pat jopčiki, jā. Dalba jobi. Pat jopčiki. Pēdējais. Jā, šis vispār labs sastāvs. Nu, mēs 4, tā bija selekcija. Moģis, Krabis un vēl Saņa. Vienkārši labāk sastāv, man liekas, ir grūti iedomāties. Saņa mūs noklausās. Saņa rekordā Jā. mūs sarunas. Viņš ir nomjūties, vai? Es nezinu, viņš vienkārši nekad nerunā. Okay. Nē, viņš kaut ko tur tagad... Nu, vajag tādu kluso partneri, zini, kāds, kurš Jā. tikai klausās. Nē, viņš Saņa taisa skaņas kaut kādas. Es tās skaņas ik paliekam dzirdu. Jā. Es esmu robots. Viņš ir robots, jā. Viņam ir tarakāni galvā. Jā. Dievs, tu dzirdi tās kājas? Jā, zini, Dievs, paskājas. tās Viņa man kājas. šī kā Ar mani atkal runā, kā ir. Tas, Jā. Dievs, tās I'm kājas. beatmaker. I'm beatmaker. Tās kājas. Kas tā tas skaņa nahu? Ārprāts. I'm beatmaker. Šī ir oficiāli izgāšanās jau. Mēs visi esam oficiāli izgāzušies. Kā tieši? Kādā ziņā? Misija ir izgāzusies. Mums visiem bija viena misija, bet mēs esam tagad izgāzušies un tagad mums ir jādomā, ko darīt tālāk pēc izgāšanām. Jāgalvo risinājums. Jā. Mēs varam kādu skolu šūtingu uzsazīt, ne Latvijā pirmo. Jā, Normāli. Jā. Latvijā tāds Nē, nu es gribētu. Nē, nu manuprāt, tie bērni, Vēl ko Latvijā nevar nevar ko slikti būt. izdarījuši. Man Viņš liekas, jau kaut kādu baznīcu vai sinagogu. Latvijā ir bijis skolu šūtings normāls. Nav bijis, ne? Tur ir kaut No, kāds... no, 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 no. Es zinu, kaut kāds Nav tāds kārtīgs bijis. Jā, tāds kids range kaut kāds bija, kas tas Jā, rūpskaips spēlētājs, tas svarīgi. Nu, tas, kurš tas Gatis, Gautis. Es zinu, tā Gautis, jā. Nesen vienā skolā kaut ko dušties, to es zinu. Nu, tas Gatis bija arī, viņš kādā 2008. gadā. Tas Gautis, kurš to jēlo gaļu ēd, viņš arī sadūra Bet viņš ir pašpiedis ar pēdīgs, nazi. Kāds viņš ir? Viņš ir pēdīgs arī. Viņš Viņš ir ir pedofils arī, ne? Nu, gan jau. Nē, viņš atbalsta pedofilu. Viņš teica, ka pedofili ir labi. Bet Ok. viss šeit ir pēdīgi. Nu, tā kā. I'm not. Nē, nu viņš ir reāli. Man ir reāli kauns, ka esmu no vienas valsts ar viņu. Ja. Ar to Gati? Jā, viņš ir fucking dalbajos. Viņš ir kaut kāds CIA aģents no bērnības. Ar Es šodien darbā satiku Donu. Viņš vispār neizstāsta tā kā vecāks. Viņš visu laiku izstāsta vienā vecumā. Jā, viņš izstāsta, kā viņš kā kāds Nē, bet tievs reāli. mazs puisītis. Saproti, es viņu šodien, es skatos viņu savā darbā, un es tā kā nesaprotu, nu, tā kā, tas izstāsta pēc Kur tu Donu, strādā? Donu vajadzētu izstīties vecākam. Nevar sev tā doksāt. Jo pārāk daudz cilvēku zina, kurš strādā. Oi. Es ļoti atvainojos. Tā nepiedošu. Нет. Tieši tā. Piedošu. Es arī nepiedošu. Jā, Es nepiedodu. Nav piedošana. Tas jau trīpiņu jautājums, kāds jau. Man zēja vēl tieši trīpiņu signāli vienkārši, tas pīzies vienkārši. Normālam čuvakam vienkārši ekstrēmistam. Ekstrēmistam vienkārši pieslēgušies kaut imbecils pīzies. Man šonakt atkal iedeva latviešu sapni. Es sapnī lasīju Gailens. Es šodien ēdu gailēnu. Vēl, Jā. tā ir zīme. Vai Gailens.
Tas bija gailenis, Gailenis? bet viņš bija marināts. Man arī bija kaut kāda vīzija, man kaut kāda vīzija, ko man rādīja vīzijā. Kaut kāds murks bija, kaut kāds sviests, bet... Murks? Jā. Nē, man baigos sūdi īsmā rāda. Tu krābi šodien dzer? Nē, man rīts darba. Jā. Dzer darbā. Tu pamodies tik, Es tu pamodies tikko, ne? Nu jā, Jā. es man atnāk notifications no servera. Nice. Cool. Kraušiki. Es rītā braukšu topēšu uz cēsīm. Es nezinu, vai tu dzirdēji vai nedzirdēji. Jā, dzirdēju. Jā. Es rītā topēšu uz cēsīm, un tur būs pilsētas svētki kaut kādu piekdienas, sestdienu, un tad es pa Es cēsīm. zinu vienu no cēsīm. Tāds zaķis. Viņš spēlē kaut kādu mūziku. Jā. Es biju uz vienu viņu uzstāšanos, un kad pēc viņiem tas bija kaut kas īpašs. Okay. Viņš visu laiku pieminēja, ka viņš ir zaķis, un viņš ir no cēsīm, un ka viņš daudz Es zinu, tas zaķis, tas punkroka čoks. Jā. Nice. Mēs esam draugi, viņš redīgi rucīs mērā. Viņš ir ritīgi. Viņš labs ir. Man patīk viņa uzstāšanās. Jā. Viņš bija ekstra smieklīgi īstenībā. Iedeva dzīvību vakaram. Jā, viņš ļoti labs ir. Viņš labs ir. Jā. Mēs apmainājāmies pēdējos, mēs tikāmies Instagram un tā, un viņš tāds baigi pļāpīgs, tāds. Šais vēl, ka bija bišķi. Nobanoja. Pirms mēneša. Tas, ka viņš bišķi uztraucās uzstāties, bet mums tur laba saruna bija. Nē, Nu jā, viņa uzstāšanās, tas ir kas īpašs. Es nebrīnītos, es arī uztrauktos viņa vietā, bet, viņš iedod tādu savu dzīvību. Jā, vidās iesakās par punkiem, par kāds punkiem, kas tur par punkiem, viņš ko. Es neatceros, bet jā, jā. Viņš arī mums kaut 2-3 coverus nodziedāja, tas bija smieklīgi. Nice. Lai viņš labs, jā. Es rīt vienkārši gribu vēl, kas līdz tikšu līdz cēsīm, es obligāti aizlaidīšu līdz kempingam, kas saucās kaut kādu Ozola kalni vai kas, jo pirms vairākiem gadiem es tur biju aizbraucis ar savām lesbiešu draudzenēm. Un man vienkārši nostaļas tā vieta. Tur ir kaut kāda slēpošanas, nevis trase, bet tā slēpošanas, laikam tā, kad viņi skaitās tas kalns, kas ir, tā slēpošana, laikam, lekšana, tā lekšanas kalns, laikam, sanāk. Nē, var rīt pārēties. Ok, papīgi. Man slēgšanas kalns ir palīdzēt kalns, bet tur ir tieši tajā kempingā, tur Gauja iet garām. Gaujas krastā tas kempings ir. Un es gribēšu vienkārši aiztaigāt, vienkārši kaut ko atcerēties, kaut kāds atmiņas, vai kaut tam līdzdīgi, varbūt kaut ko krūti atcerēšos. Jā, bet es tur pirms 100 gadiem paliku pa nakti kopā ar savām lesbiešu draudzenēm, un tas bija diezgan nozīmīgs. Jā, tas diezgan tāds nozīmīgs pasākums manā dzīvē, ko no ziņā, jo tas bija skaists pasākums, un viņām tas arī ir atmiņā, un tā tālāk. Tas ir labs spots, kuru apciemot. Rīt parīt cēsīs līs. Tev būs ar teltenu. Jā. Rīt pa dienu nebūs rīt saulaini diena. Ķiprāt, ka līs. Parīt jau līdz jau visu dienu, Nē, es skatos tieši par cēsīm. Rādi, ka līs kaut kā 9, tad 2, tad 5. Pa dienu? Jā. Man vajadzēja mašanu stopēt jau šodien. Es būtu baigi stulbi pamosies lietienā dienā, jo šodien bija ritīgi saulainā diena. Jā, šodien brīdī saulainā. Tu brauc uz cēsīm, vai kur tu nahuj brauc, un tu redzi uz ielas, ka tu brauc savā mašīnā. Ceļa malā ir mārts. Jā. Tajā situācijā. Man parasti savās. man būtu žēl tev redzēt. Tev būtu žēl? Kāpēc būtu man žēl? Nē,
Es, protams, man būtu žēl tevis, es negribētu tevi tur atstāt, bet... Nē, cilvēki man Nu, parasti es jau tevi... savāc. Tu neesi tāds smirdīgs, ja? Nē, es šodien nomazgājos, bet es biju smirdīgs kaut kāds vairākas dienas, jo vienkārši liela lietus, un man negribējās tā kā iet tā kā jūrā mazgāties, tāpēc, ka bija augsts un bija pretīgs un bija lietains. Un tas šodien vienkārši bija pirmā tāda normālā diena. Es vienkārši aizgāju kārtīgi, nomazgājos, es vēl visas drēbes izmazgāju, tā kā es normāli tā kā sagatavojos stopēšanai, lai man nebūtu tur ķipa sviedrēnam, kaut kādam tur sviedrēnam piedzērušam, es jākāp iekšā mašīnā, ko es nostopēju. Nu, es neņemtu tādu, kas pēc alkoholu ir. Jā. Bet man pārsvarā... Tad ir jautrāk tieši. Bet mani pārsvarā paņēma šoferi. Man pārsvarā ņem šoferi, es iekāpu mašīnā, vienkārši šoferis pie stūras, vienkārši dara aliņas, un vēl man piedāvā padzert. Okay. Kam negadās. Jā. Un ja jointu vēl piedāvātu vispār ideāli. Ko tu taņi pastāstīsi, Jāni, pa savu... Nu, right now es saprotu, kam, jā. Ko? Beidzās. Negribu pamēģināt vēlreiz, nahuj, vai izbur to teikumu, lūdzu. Taņi pasaka to normā. I'm about to come. Yeah. Viņš drošīs. Taņi vienkārši drošīs, vienkārši klausās, kā mēs runājam, viņš vienkārši masturbē uz to visu. Relatable. Es tā daru dažreiz. Patīk dzirdēt tam ļoti saldo balsu, Mārts. Yeah. Jā, es reiz tās darīju. Jā. Nu, gay klubs beigās. Beigās nevis kaut kāds serveris, vienkārši kārtējs gay klubs. Kaut kas ir sliks no tā? Nē, jā, normāli. Nē, es saprotu, ka tas Pride mēnesis jau ir beidzies, bet come on. Diemžēl pārāk ātri beidzās, manuprāt. Jā. Es pat īstenībā, es neredzēju nevienu no tiem Pride eventiem. Laikam labi bija daba. Nu, es pārsvarā Pride mēnesī nebiju Latvijā. Es biju citās valstīs. Tā kā... Nē, bet man vienreiz bija tā, ka es nezināju, kad ir kaut kāds tas gājiens. Es vienkārši gribēju aizbraukt pie Traudens. Man neviens autobus neiet, tāpēc, ka tur iela bloķēta bija. Man teica, what the fuck, kas notiek? Geja ielas bija bloķēta. Tur vienkārši puspaka cilvēku vajadzēs apvērt. Jā. Mārci, Klausos. kāda ir tev mīļākā spilventiņa kompānija? Spilventiņa kompānija? Tu esi spilventiņas nikotīna lieto, kur tev mīļākie? Es esmu ritīgi vājš uz viņiem. Man viņi nereāli iedod. Jā, man ir tā, ka man iedod 14 lietas, kur, nu, 14% nikotīns, laikam. Es vienkārši iebāžu tādu uz savus zem lūpas, jiba. Un tas ir pīdēts, es vienkārši, Es pazinu vienu džeku, kurš tā kā viņš iet uz probācijas, tā kā, ka viņam būtu jāiet tur kā izpildīt kaut kādu lapu, viņš iemestos pirms tam vienmēr un tad iet. Jā. Nē, es ir pīdēts, es vienkārši palieku vienkārši. Bet man ir ritīgi, viņš tās kūbas, vai kā viņi tur sauc, tie visi tie spilventiņi, viņi ir ritīgi efektīvi pret militāro signālu. Vienkārši āpēt vienkārši. Jā, tu vienkārši āpēt to stipro, to tabakas maisiņu un visu, un vienkārši tu ģīpsi nost tevi slikti, un slikti arī ir visiem tiem idiotiem, kas tevā pieslēgumā automātiski. Un galvā, un vienīgā lieta, ko dzird savā galvā, ir kaut kādu pīskaņu or something like that.
Man Atvainojos. pēdējo reizi, kad es paņēmu tos stipros spilventiņus, man bija kaut kādi pensionāri vairāk pieslēgušies, un tur kaut kādā vecāja vecinai slikti palika, un tad kaut kāds imbecils tur kliedz, ka, bļaļ, zajebal, man visi šie stulbie narkomāni, bļaļ, ēda vienkārši tās viss tabaks vienkārši sašņaucās, nahu ritīgi čakarē visu sistēmu. Šī sistēma jau tā jau ir sapīst, un viņi jau tagad ēdu šitos spilveniņus, un vienkārši viss pieslēgumā, visu atvienojiet pieslēgumu tagad, lai tas stulbais narkomāns viens pats guļ tur fucking un smoka no savas tās košļāmās tabakas, nahu, saka, tagad tu nahu dirtu fucking kropuli, kas, viņš ienājas, tas kroplis, tas imbecils, viņš vienkārši iedomājas to, ka viņš ir kaut kāds, ka viņiem bija kaut kādas tiesības, kaut ko spriest, nahu, pa mūsu dzīvi, vai ko, ka viņam liekas, ka viņš ir kaut kādā pozīcijā, ka viņš to drīkst darīt, ka viņš drīkst. Jā, kroši sapratīja. Kroplis, tas ir vienkārši kroplis. Tas ir kroplis, tas ir manās acīs, tas ir kroplis, un tas ir viss. Jā. Es nesen saņēmu īziņu, ka man draugs pievadīs Aliņus mājās, jo es negribētu ārpus savas mājas. Viņš man atvedīs pēc kaut kādas stundas. Jā, žēl, ka stundu jāgaida. Tev būs pivons? Kas? Tev būs pivons, tev būs alus? Jā, man atvedīs. Jā. Man nav pat jāpameta savu miga. Savas midzenes. Man pēdējais Aliņš ir. Bet es jau būšu labāk. Es izmēlu, ja godīgi esmu lielā labā kondīcijā, jo esmu jau labi iedzērs. Tā kā es pabeidzot šo alu, es varēšu arī mierīgi aizmigt, gulēt. Bet es gribu kaut paēst. Man kaut kāda maize ir, laikam, teltī vēl. Kaut ko uzēdīšu. Maizīt? Man ir maizīt, man ir majonēzīt, man ir maizītes, bet es šodien... Desiņas vēl ir, jā? Tās jau es apēdu. Man šodien vēl bija vistiņa. Man bija kūpināta vista ar gailenēm. Bļā, tu esi bagāts, nahu. Jā. Es jau, tomēr dzīvo. Es pārtieku uz ļoti maz kalorijām, tā kā maz kaužu. Jā, vakarā šodien es ļoti labi uzņēmu, ļoti labas kalorijas. Man ir rupmaize, man ir baltmaize. Man ir mārutki, man ir kečups. Viss, kas Latvijai vajadzīgs. Vai ne? Jā. Alus arī tagad būs izdarts. Es gribēju salasīt ķiršus. Es gāju tagad uz centru, tur centrā ir vairāk tādi ķiršu koki. Bet es nepaņēmu fucking to spainīt. Tie mazie ķirši vai lielie? Normālie, parastie saknie ķirši. Tos labāk nevajag ēst. Nevajag? Kas ne? Pēc. Es nezinu, jau... Davai pastāst. Tas ir šķidrais? Jā. Man vakar vienās bija tāda situācija, kas... Es ritīgi domāju par to ritīgi ilgi. Es baigi ilgi, bet vienkārši domāju par to, kāds var būt, kas vienkārši spēšņi dzēr aliņas. Un es izdomāju, ka, man ir jāiet savu kempingu zonu. Un tajā brīdī, kad es savu kempingu zonu, es jūtu to, ka man ritīgi fucking vajag dirst. Kāds jūs viedoklis par viņiem mammas dienām? Ko jūs domājat? Ne tie ķirši, viņi tevi ķers tajā momentā, kad tu neesi prepared. Man šitās lietas nestāv. Tu turēsi pateikt to, ka pakīgi atnāks, nahuj Petru Šarovišu nākamajā rītā arī atnāks. Man rīt ķirši skatīt virsū. Nedar šitā. Ne, bet Phil, it īpaši tev rīt kaut kur ir jābrauc, jāstupē labāk nevajag. Jā, man viss skaidrs, man viss jau tev skaidrs. Rīt būs vienkārši krābju vienības vienkārši virsū uz manīm. Es stopēšu, man vienkārši... Bet zini, kas ir? Es jau esmu ieņēmusi drēbju veikals. Man draudzene aizgājas veikalu un tur pilns ar krekliem, uz kuriem ir krābju virsū. Man vajag nopirkt. Ak, Dievs, tu iedomājies, un man stāstīja par tavu mājdzīvnieku, par tavu krabi, ja? Man krabis blakus reizā. Ka tev krabis ir blakus visu laiku, jā. Un tad es vienkārši sapratu ideju tajā vakarā, kas gāja gulēt, un manās vīzijās, man vienkārši nāca tāds čuvaks, tāds īsts, viņš ir tā kā, nevis liliputs, bet, tā kā 1,30 m, 1,40 m, tāds sarkans, tāds kroplīts, un viņš sev sauc par krabi.
Un viņš teica to, ka šis ir krabis, par ko krabis tev stāstīja. To, kad vienkārši viņš parādīja to, ka tas moši bija tavs maizi. Nē, tas tās maizi, bet tas bija vienkārši what the fuck. Vienkārši. Man izstāstīja to fucking ideju par to krabi. Un man tajā pašā vakarā vīzijās vienkārši rādījās kaut kāds čoks, kurš ir īss, sarkans un ļoti kropuls. Bet zings ir, es actually nākotnē. Es sev ļoti gribētu krabi, bet tikai vienīgi tad, ja man būtu kaut kāds pagrabs, kur viņi turēt, un tad man būtu pagrabs, kurā dzīvo mani krabji, un tad man būtu krabju time. Es laik 2 stundas. Kādas 2 stundas. Plāno tādu krabju koloniju ieslodzīt savā pagrabā vienkārši. Un es kādas 2 stundas dienā tur vienkārši sēdēšu ar saviem krabjiem, un viņi man tur klikšķinās, viņi zina, man tur morse kodu sūtīs. Kropa. Bļā. Ja man atkal tas krabis rādīsies manās vīzijās, manos sapņos, es tev padošu vienkārši riņu. Davai. Jā. Ja man liekas, es ceru, ka šodien sapņu būšu krabis. Okay. Varbūt tā es tu, kas vienkārši nāk manos sapņos tagad krabja tērpā kaut kādā. Varbūt. Labi, draugi, ar labu nakti. Lai es sapnī, ka zvaigznes debesis soļa. Labnakt, Aleksandrs. Un rīts ar smaidu jums atvers. Lai miers un klusums pie jums sēž. Es nesaprotu, ko es saku. Varbūt esmu tā kā lēnāk. Nakts sarga ar zvaigžņu sēgu. Tas nepalīdz. Lūdzu, sāc no jauna. Sarga, ka dāvana. Nigga, try again. Saņem to gin toniku dzers. Viņš vienkārši sāk ar labnakt. Saņem to gin toniku dzers. Оппонента звали бит, блядь, мы поместили его в коробку. Viņš ir no Pēterburgas īstenībā atbrauc. Nē, viņš no Maskavas īstenībā. Nē, viņš vispār atbrauc no Zibros, viņš atbrauc no Sīvēna Kulmena. I am from Īrija, Ogres. Īrija. Zināt, ka Īrija nav īsta valsts, tu esi vienkārši Anglis. No, I'm Īrija. Nē, tu esi Anglis, vecīt, tu esi Anglis. Labs alus. Tas ir Īrijā tagad, jā? Jā. Nē. Wow. Es braukšu uz Angliju. Tev. Staņa. Jā. Tu esi Dublinā? Bet tu zini, ja, ka Īrija nav īsta valsts, viņa neeksistē. Jā. Latvijā arī. Nu, es nepiekrītu. Kaspars ir diršā pīsts pedofils. Jā. Jā. Ģenerālis Strīpiņš pīsts Kaspariņu diršiņā katru dienu, viņš viņu mazais eņelīts. Bļa, Mārts, tas bija tu, es domāju, tas tev Pedrusts pievienojās atkal, es aizmiršu viņu vārdu. Kurš Pedrusts? Nu, tas te Džeks fucking, kā viņi taču sauc? Roma? Tas Latgaliņš vai kā viņa. Latgals? Nē, cits Džeks. Tas te fucking Krops, es aizmiršu, kā viņa sauc. Ne jau šitais. Cits. Cits invalīds. Cits invalīds. Krabiem mikrofons vairāk nestrādā, ne? What the fuck? Nē, man vienkārši signāls pārtraukt, like reāli. Tev sienās spēcvienība ievācās iekšā? Es reāli, man šitā pirmo reizi man vienkārši prosta. Man caur telefonu vairs neļauj piežēnēt. Tev aiz sienām kaimiņos vienkārši spēkšņi dzīvo spēcvienība. Tas ir vienkārši darbs pa stāviem, pa sienām, ka vienkārši kaimiņi vienkārši atskaņo kādu pēdējo mēslu, un tad vienkārši skaties tiem kaimiņiem. Kā? Man kaimiņos ir barčs ar nepilngadīgiem, kas īrē vienu dzīvokli. Nice. Unlucky. Kad viņam mādas krāsi? Tas, man liekas, tas ir tik lucky īstenībā. Es nezinu. Viņu visu laiku spīpē zāli. Nice. Opā.
Nice. Es biju mājās, un es vienkārši pa visu ielas tā jūtu. Mārcis, Zauļs. Jā, tad esi viņu FBI kaimiņš. Tu esi galvenais supervisors. Ja? Tu esi boss, tev vienkārši kaimiņas gangs, tev banda dzīvo kaimiņas, un tu esi vienkārši galvenais priekšnieks. Ej, tu nos. Tas crazy. Tā, es aiziešu pačurāt uz kaut kādu minūti, es būšu apkārt drīzam. Labi. Saņem likās to gulēt jāiet. Tev mamma sitīs. Jā, bet... Kaut vai nav. Būtu funny dzirdēt to. Jā. Es vēl maksātu, lai to dzirdētu. Tā kā no offense, bet es maksātu, lai to dzirdētu. Es nevaru iztēloties, kā viņš tur bļauj. Jā. Man tulicītīs. Es domāju, es zvanīšu manam draugam, lai viņš pasteidzis. Es uz kviesīšu skribu tagad. Nē, tā kā es biju šodien apņēmies nedzert, bet es pārdomāju. Jā, es arī pagaidām. Tas tik tā, kamēr strādā. Jā. Viss Saņa. Mjūtojam. Saņā. Jā. DJ Saņa. Uzstājās. Tu vari vienkārši pagriezt klusāk. Pagriez. Es arī. No offense negribu, bet man tas ļoti skaļi. Jā. Kādi jums vēl signāli bijuši? Man pagaidām tikai Kailens. Man šorīt bija diezgan katastrofāli pieslēgumā, tāpēc, kad es vakar biju ritīgi heavy piedzēries, un no rīta, tas, ka bija vēl tie zvejnieku svētki, es vakar tur tos čomus satiku, ar kuriem es piedzēros, un es pat neatceros īsti brīdi, ka es aizmigu. Es vienkārši pamodos no rīta, tāds kā, oh, fuck. Es vakar biju ritīgi lielā lupatā. Man ritīgi patīk. Man ir ritīgi krūts talants. Tā kā, lai arī cik ļoti es nepiedzērtos. Es esmu Osama bin Laden. Jā. Osama bin Krievs. Osama bin... Pat tu esi Krievs tiešām, ja? Nē. Man liekas, tu esi Pols kaut kāds. Jā, Pols. Kas tu esi, nahuļ, pastāst, bļaļ. Jā. Kā tu vispār tikši? Kā tu vispār Saņa tikšajā serverī iekšā? TikTok. No TikToka? Nice. Cool. Krūt. Jā. Mārci, es tev gribu pateikt, es biju ļoti pagodināts, ka tu man aizsūtīji lūgumu pievienoties šim serverim. Es jūtu tādu godu. Super. Es biju ļoti lepns. Pateicīgs. Jā. Man tev jāiedod arī kaut kāda īpašā loma, ja? Es krabim iedevu emo, bet tev ir... Jā, vispār, es gribēju... Man ir kodējs. Pareizi, ir kodējs iedos. Ok, super, pareizi. Kādu tu gribēji krabi? Nē, es gribēju prasīt, kā tu nonāci pie manas... Pie kā es nonācu? Pie manas lomas, Es nekad dzīvē nebiju runājis par emo, Pie kā? Es nedzirdēju. Kā tu nonāci pie manas lomas, kad tu man ieliki emo? Es gribēju kaut ko izdomāt krutu, un tad es atvēru vaļā. Es bieži vien, kad es domāju, kāds krucītais, es vienkārši atveru vaļā X-u, ķipa Twitter, un tad kaut kāds pirmie kaut kādi tvīti, kas ir, tā ir īstā doma. Un es atvēru vienkārši bildi, atvēru X-u Twitter, un man X-ā vienkārši bija fotografija ar kādu emo meiču. Tas, ok, emo. Tev pagaid. Uj, bļaļ, viņš nāk. Nē. Es biju medītājs. Ko saki?
Es uzrakstīšu čatā kādu lomu, es gribu. Vai es Ok, tā. ierakstīšu šeit. Bet īmo paliek. Īrijā, Kāpēc rakstīt? Īrijā. Ak, nē. Es ierakstīju čatā. Ok. Es gribu kādu bildi ielikt. Es gribu Plaši labi. atpakaļ savu neimu oranžu. Oranžā krāsā. Ok, labi. Jā. Ja, es tieši domāju par to, ka varbūt tā rozā krāsa, viņa varbūt to nepatiks. Es par to biju iedomājis. Tad oranžs labāks, Jā. ja? Ok. Jā. Es emo atstāšu, bet es vienkārši uzlikšu jaunu lomu. Atspējumā. Ok. Krabju medītājs. Ok. Es noķeršu vismaz uz krabju. Nebūtu pareizi mednieks. Nē, nu zini, vodavai. Krabju mednieks. Jā. Nē. Tu atsūtīji man... Nē. Krabju Bam. mednieks. Kur tu man uzrakstīji? Es atsūtīju šitā te kāla čatā. Kurus vajadzēja? Vasarā. Krabju mednieks. Ak, Dievs. Fuck. Bļā! Sorry. Es spēlēju vienu datorspēli. Jā. Un kur ir tur ir visādas fuņas jādara, bet man aunis salauz atkal ribas. Jā. Es šitā kāla čatā ieliku tos krekls kāds atrada. Kurā? Šī kāla. No čats. Kur? Es neredzu. Nu, ir jābūt, jo man rādās. Tā. Krabis. Manage. Edit roles. Dēļ. Kuras varu zināt? Transfer ownership varbūt tās jāspērš. Davai. Nē. Ko es izdarītu? Es būtu labākais owners šeit. Labākais owners, jā. Nu, es tev ar cieņu nepiekrītu, bet with all due respect, buddy. With respect. Es esmu one of the OGs. Man pieder daļa no šī servera. Es nopirku šērus. Sandis nav. Kā tu vispār, kā krabis tika šeit? Kurš uzēsnāk? Es uzēsnāk krabi? Man liekas. Es tev tiktu. Jā, tu. Tā TikTok. TikTokā, ok, cool. Jā, es tev tiktu kādu laiku sakoju. Jā. Man sūtīja tos rekordus. Un tad man vienu dienu iznāca video ar to serveru. Man bija tāds, šitie es vēl neesmu bijis. Super. Un tad es iegāju, un es biju viens no pirmajiem cilvēkiem šeit. Izcili vienkārši. Tāpēc. Tas ir tas serveri, ka bija mazāk kā 10 cilvēki. Tas bija pīk. Jā. Jā, tas bija interesanti. Tagad tie ir pa daudz mazgad. Tagad, manuprāt, ir pārāk daudz. Bet zini, ko vajadzētu darīt? Kādu dienu vajadzētu tādu tiesas spriedumu, kur mēs izlēmjam, cik cilvēkus sviest ārā. Jā. Bet tagad jau tavās tie 150 cilvēki, tas, man liekas, tas ir diezgan normāls daudzums. Tas neaktīvos ir jāmet ārā. Tas ir pārāk daudz, manuprāt. Pa daudz? Jāmet ārā kaut kādi? Jā. Man liekas, ka neaktīvie ir jāmet ārā. Nu jā, neaktīvie. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu vienu dienu sarakstīt tas būs tas saraksts ar nodevējiem Franču revolūcijā. Jā. Tā kā. Un tad sarakstīs. Labi. Tā, krabis. Var arī skatīties patiešām pēc aktivitātes un arī tiem, kuriem special roles tiem ir garantēta, tā kā biļeti paliek šeit. Un pārējie visus vispār... cilvēkus eksperiments, ne? Nē, bet tad būtu pārāk daudz, jā. Visus neaktīvos vienkārši. Nu jā. Mēs pašā online tāpat esam tikai kaut 50 cilvēki. Nekad neesam baigi vairāk. Cīpus sēdē. Krabi, man ir tādi kukaiņi, man odi tādi koži. Pīzies. Nē, bet zini, īstenībā visi tie cilvēks eksperiments basically ir neaktīvi. Jā.
tas cīņas. Un Ričijs. Bet kravju mednieks oranžs vai dzeltenu tu gribi? Oranž. Ok, es uztaisīju, man liekas, ka es uztaisīju tagad. Jā, tu uztaisīji. Pagaid, man Jā. streams ir oranž. Pārbaudīsim. Jānoreiz ar te. Jo saņēma dzeltens. Mārci, Jā. man ir lūgums. Man ir Jā, speciāls lūgums. Nu. Tu varētu izveidot atsevišķu balss kanālu, kur tikai var runāt es un visiem pārējiem jāklausas. Lūdzu. Nē, jā. Par ko tev tas gods? Vai kā viņš sauksies? Kodēju paziņojumu. Kodēju paziņojumu. Es vienkārši... Un lūdzu to ierakstam 5 minūtes no tā reiz nedēļā, lūdzu. Ok. Es būtu ļoti pateicīgs. Labi. Es būtu ļoti pateicīgs. Jā. Tāda vai? Seminārs. Jā, ir krabis, ir oranžs. Bet tad šis labi krās, ja? Jā, perfekti. Ok, krabi mednieks. Jā, labi. Kas mums laic ciemos? Tā, ok. Tad jāuztais jauns kanāls. Kanāls. Kodēju paziņojumu. Jā. Kur tev vispār var izdarīt? Es nevaru. Es nezinu. Tas jau uz datoru vienkārši izīt. Uz datoru jau vienkārši no telefona vienkārši sēžu. Es parādīšu, kā izskatās mans setups. Es esmu čībās. Nezinu. Es dzeru alu. Kaut kādu. Piebalgas mednieks. Galīgākais. Jā, šī ir Salzgrības vidusskola. Es sēžu pie vidusskolas. Es šeit vienkārši lādēju telefonu. Te ir telefonu lādētājs. Es dzīvoju kempingā. Un jā, te ir skola un tajā pusē ir parks. Un es vienkārši sēžu kaut kādā šķērsielā, vienkārši pa vidu. Un lādēju vienkārši savas ierītes un dzeru pivu. Tādas izskatās realitātē. Everyone, stream. Ja man pārskauž, kāds tad būtu. Tas būtu krūti. Jā. Pivēnām es streams tev. Viņš atkal pornogrāfijas streamos. Jā. Dājiet, man jāsaka. Es nebūtu pārsteigts. Voice channel. Create channel. Voice channel. Kas saucās? Kā viņš sauksies? Kodēju paziņojumu. Jā, bet taisi viņus vakarā tā, lai es arī var noklausīties. Labi. Kodēju vai kodēja? Kodēju. Ok. Kodēju, bet tu ir viens. Tu būsi viens, kas runā savu kodēju. Jā, pareizi. Kā es varu? Es zinu, ko es darīšu. Es katru vakaru nolasīšu vienu Veidenbaumu dzējolu, jā, un to, jā. Davai. Kā es varu izdarīt, ka tu esi vienīgais, kurš var runāt par voice setting, output. Kurš uzsīt to, kas ir vienīgais runātājs? Es nezinu, ieejam tajā čanelā un eksperimentējam. Tu nevarētu varbūt man tikai iedot kaut kādu statusu, kurus var to uztaisīt, un es varu no kompi uztaisīt, ne? Un Moška varbūt. Čau, Jupiters arī šeit ir. Jupiters cirvis, Jupiters gejs, Jupiters lošs. Kāds savu prezentīs pret Jupiteru? Ko? Kāds savu prezentīs pret Jupiteru? Pret kanālu? Man viņš nepatīk. Jā, ok. Kāpēc viņš ir jaunākais ģenerāls? Man viņš vienkārši nepatīk. Man viņš liekas tāds neusticams. Jā. Viņš ir jauns ritīgi ir. Viņš ir loks. Esmu Čehu spieks, uzmanies. Viņš ir VDD aģents. Varbūt. Es mīlu valsts drošības dienas. Valsts drošības dienas ir labākā lieta pasaulē. Es gribu, lai valsts drošības dienas zina visu par mani. Jā. Tev reāli fucking TikTokā rakstīts, ka tas VDD aģents. Jā. Es mīlu VDD. Es ļoti mīlu VDD. Man ļoti patīk. Un ja mēs strādāsim visu VDD, tad Latvija būs labāka valsts.
Lūdzu, ievēlēt mani par prezidentu. Es visu uzlabošu. Jā. Es būšu VDD prezidents. Es sākšu ar to, ka es pilnībā aizliegšu visu ticību. Nekāda reliģija nav atļauta. Tas būs pirmais. Un tad visiem jāizdzer ir 2 litri ar ūdeni dienā. Visiem ir jāuztur labs fiziskais uzturs, jāēd labi. Un jāguļ vismaz 8 stundas dienā. Jā. Un tieši 10 nostkanēs pasaciņas par radio. Un viss iemezinās. Jā, man arī patīk tā ideja par izgūt par 8 stundas miegu vismaz. Nāves sūta Artūrs Andersonam. Pašnāvība ir nelegāla. Ja tu mēģini izdarīt pašnāvību, tad nogalini. Publiski pakāršanos. Publiski pakāršanos. Kroč, atceries, bija viens tas serveris, jā, kurš vienkārši liek cilvēkiem sevi nogalāt. Es reāli aizmirstu to storyline or something. 764. Bet tur vajadzēja enough cilvēkiem sevi nogalāt. 764. 3, 2, 1, 5, 4. Tur bija kaut kāds teicēnīgi, kaut kāds kults vai kaut kas. Ēki ir 2, 3. 3, 2, 3, nav ejiet dirsēt savu 2, 3. Jā. Soderi, jā. Tas fucking notiek. Tā ir, jā. My mom beats me right now. 1 second, please. Tas funny. Tas ir ļoti smieklīgi. Cik man tev vajadzētu samaksāt, lai tu aizēji pie kaut kāda lāča mežā un viņam iepļaukā? Pa cik? Kuram tu brasi? Visiem. Nu, es iepļaukātu Saņai. Pa cik? Nē, pasaka mums. Nu, ceļa izmaksas. Bet nē, viņam 14 gadi, man bail. Nē, es zinu, kurā pilsētā viņš dzīvo. Ogrē. Jā, doks. Šito lūdzu publicējam lūdzu viņa adresu. Viņš manu vārdu lūdzu. doksoja pārāk daudz reizes. Kā tev sauc? Viņš visu laiku runā par manām pēdām. Man bail ir. Opā. Tāņa? Best. Nē. Pēdu mīls. Jā. Nē, nesāju. Dēļ, Tāņa. Kurš tas pizdzēts, bet nezinu. Vai šitos redzēju vīzijā? Šitos redzēju signālā, jā. Man bija tas, kad man krabis stāst par to, ka Saņa ir kaut kāda pēdu fetišu. Tad viņš man sūtīja screenshotu, kā viņš ir saglabājis mani. Tur ir tā kā mans vārds / pēdas. Un tad viņš Tāds psihopāts. Es to noignorēju, pēc pāris stundām viņš tur kaut ko rakstīja. Šī ir pirmā reize, kad es runāju ar sievieti. Un tad viņš uzrakstīja. Klausies. Tad viņš uzrakstīja. The heels have arrived. Davai, amplaušu drāzēs. Un es vienkārši neatbildēju. Jebal. Es nezināju, ko man teikt. Mārsi, tu varētu pārmainīt kodēju krāsu uz tādu tumšu zaļu, lūdzu. Lai atšķirās visi. Vai varu? Tumšu zaļu. Tumšu zaļu. Nabaga Mārsim iedod daudz darbu brīvdienās. Nē, tas jau piedēja. Ir pirmdiena. Man vienkārši var sūtīt. Man var sūtīt visādas lietas, ko darīt. Tā, ok. Tad ir godēja krāsa. Tumši zaļi. Es teiktu, ko piedāvā. Es izvēlēšos tādu tumši zaļu. Bet kādu zaļu? Tā kā tādu fucking nevis tirkīs, bet tādu zaļu, ja? Sūnu zaļu. Sūnu zaļš. Jā. Vai? Jā. Ok. Kas ir jērāji? Ja tā, es nomainīju, pasties, uzrakstu kaut ko čatā. Paga.
Vai kas jāraksta čatā? Vienkārši ierakst kaut ko čatā vai vienalga kaut kur čatā, raptā. Ko tu viņam izdarīji? Es viņam nomainīju krāsu uz tumšu. Rēkš tādu? Opā. Ai, jau man viegli. Skaisti. Man pat. Ai, jau man viegli prātu. Šitādu zaļu vai gaišāku zaļu? Dar man ļoti Dar, jā, patīk. ok. Jums ir šitais te, tas jūs izmantojat to gaišo režīmu vai jūs izmantojat Tumšo. nakts? Tumšo? Ok. Tumšo. Tā ir vienīgā tumšā lieta, kas man patīk. Tā kā, Jā. Vai ne? piemēram, tumša ādas krāsa man nepatīk, Jā. bet tumša Discord krāsa man patīk. Jā, Ok, tieši tā. ok. Man bail no tiem cilvēkiem, kas izmanto baltu Discord, Jā. bet tas ir like flashbang, it īpaši uz datoru. Jū. Jā. Tu esi kaut kāds, tevi jāizmeklē, ja tu fucking lieto balto Discord. Man liekas, man telefonā visu laiku ir automātiski, jau kopš viņa dabūja ieslēgts tas, ķipa, night režīms, jā, dark mode. Mhm. Es pat aizmirsu, ka man telefonam tāds var nebūt. Mhm. Bet kaupēns, man liekas, Tumšas paliks par tādu parādi. strīpiņu veidīgo, ne? Tas, Ko kāpēc izdarīja? Man Es liekas, dzirdēju, ka Kaupēns kādu ir izvarojis. man liekas, viņš ir kaut kādu savu māsu izpisis, laikam. Bēst. Ne, viņš ir šāds. Nē, ne tikai, ja viņi bija pilngadīgi, bet Man liekas, viņš vienkārši izpisis savu māsu, un tas ir viss, un tad vienkārši viņam par to piepušās tagad, ka viņš vienkārši savu māsu izpisis. jau pa cik tu izmetīsi Jupiteru? Pa cik? Es Jupiteru atstāšu, man Jupiters patīk. Cik man tev būtu jāmaksā, lai tu viņu izmet? Nē, tas nav spērkoši. Kuku. Es Jupiteru atstāšu, man Jupiters patīk. Viņš krūts džeks. Vienīgo, kuru bija pieņemams izmest, ir tas Portugāls, kas te nāca. Un kaut kas tā ola, vot. Tā ola? Bet viņš jau pats pazuda kaut kur, ne? Es tak nezinu, kas tu viņu izmet. Viņš pats tur aizgāja projām. Es vēl nevienu neesmu šitā čatu metis Es sarā. nezinu, aizdeju viņam paparas. Jā. Wow. Čatā sūtam šādas bildītes, pagaidi. Man kaut kā Jā, datorā jābūt tas nav aizliegt. Nepareizais kanāls vecīts. Nepareizais kanāls. Šeit viss kanālā ir pareizē. Izmeklēšanas bildes šis. Mēs izmeklējam pedofilu. Mēs meklējam pedofilu Kasparu un visus vecos pensionārus, kas ir sačakrējuši daudzas Latvijas cilvēku dzīves, un mēs viņus vienkārši likvidējam, un mēs viņus iznīcinām. Es laiku pasākšu tajā serverī vajāt kristiešus. Jā. Mums vajag Krišņas pasaukt, ne? Hārē Krišņa, viņi te visu laiku staigā. Nē, es viņus ienīstu. Man apnicis viņus jālāc dzirdēt. Vai ne? Bet viņi visu laiku visur ir. Bet tiešām, tā kā, tas ir kaut kādi, viņi tā kā staigā pa ielu un skaita kaut kādus lāstus. Tāpēc Jā. Latvijā ir tik sūdīgi. Nu jā. Pasties, Saņa jau gūno kumvē kanālā. Jauki. Apskatāmies. Jā. Aha, redzu. Nu jā. Dē. Paga, man ir, es nezinu, cik man liekas, man kādas štuka bildēm ir datorā. Mācis tas tiek ierakstīts, jā? Jā. Šajā ir pagaidām garākā epizode. Mēs esam gandrīz 2 stundas norunājuši. Bet izdzies ārā to daļu, kur tu runāji par school shootingiem, jā. Kāpēc? Domā mūs arestēs par to, ka mēs būsim school shooteri? Es domāju, ka jā. Okay. Don't count me in. Jo tā šie serveri jūsos parak nelegāli. Šis ne tikai gay servers, tas arī ir kaut kāds viņas school shooters. Tikai selekcija atteicās. Jā. Ak, Dievs. Šie screenshot, ko es sūtu.
Es vienkārši to kādas... Tu negribi varbūt arī izgriezt to daļu, kur mēs runājam par serveru izmaiņām? Jā, tas arī. To obligāti vajag izgriezt ārā. Tas ir pofīgi reāli, lai cilvēki klausās darba procesu. Nē. Nē, Man visu... sūdīgi. Nē, nu jā. Es atceros, es no sākuma nezināju. Pirmo reizi, kad es runāju. Negribu varbūt arī izgriezt to daļu, kur es kaucu. Nē, to gan jāatsaka. Izgriežam varbūt visu tās daļas, kur Saņa kaut ko tur runā. Davai. Jā, lūdzu, vispār tas būtu 10 reizes uzlabot šo sūdu. Jā. Lūdzu. Enekta quality uzreiz. Un izgriez arī to daļu, kur mēs runājam par izgriešanu. Jā. Nē. Tieši šito daļu vajag vienīgo atstāt. Kad mēs vienkārši runājam par to, kas jāizgriež. Atsevišķas sērijas. Klausies, pirmajā dienā, es nezināju, kad tu šito te visu tā kā rekordo. Es vienkārši scrolloju TikTok un es tā skatos, bļēns, mana profila bilde. Un tas, kas notiek. Es atceros, es kā pirmo interviju ar māci izdarīju, ja? Un tad es kā, pahuis par to aizmirsu, un tad es scrollēju, un es vienkārši dzirdu savu balsi. Nē, bet saprot, zini, kā bija klausies. Pēc tās pirmās intervijas, jā, viens TikToks. Nākamajā dienā vēl viens TikToks, man liekas, pēc tās dienas iznāca kaut 3 TikToki. Jā. Un man katru reizi vajadzēja klausīties, tā domāju, lūdzu, lai es nepasako kriminālu. Es nebija atceries neko, ko es teicu. Sūds pēdējais. 10 dienas. Viss. Tūlīt jāvienojas no signāla. Jā, es vispār plānoju, ka drīz iet gulēt, ja godīgi. Vispār man arī jāiet, man tos kviesīšus jūs pienesīs beidzot. Jā. Es jau tad to streamu, gan jau, ka tad rītā publicēšu, es šodien neko nepaustošu, es tagad ielikšu vēl kādas pāris bildes. Gribu man atsūtīt e-pastā to vidiku. Es atsūtīšu e-pastā, jā. Es atsūtīšu, kuras pēc narkomāna izskatos, jā. Tā, man arī. Rekur, jā, es saliku kādas bildītas Kulmar kanālā. Nē, vienkārši labāk diskutēt atsūt, man pohuj. Ok. Funny. Man es gribu tīgu atrast. Bet kroč, cīgu? Pamaklē pa miskatēm. Man vajag nostraļīt kādu cīgu kaut kur. Bet vispār, es domāju, nostraļīt varētu būt normāli. Atrod tikai kā šajā stundā. Man liekas, tas ir iespējams. Es jau neesmu bijis savā kempingā. Man liekas, tur kempingā varbūt kaut kādi cilvēki ir ievākušies. Tā. Ja es rīt nedodu ziņu, tad mani frizēri nogalinē. Atsūt man vienkārši savu frizūru, kādu rīt uztaisīja. Man bail. Klausies, tā kā pirmie reizi, kad es aizgāju pie frizēra, tas bija pirms pāris gadiem, un man fuck nenormāli. Es nesaprotu, kā es tajā dienā samaksāju par to un aizgāju prom. I'm lucky. Es šodien, es tā kā zvanu tam salonam. Bet, ja tu padomā par to, tā ir tava vaina. Jā. Es zvanu tam salonam un es viņiem saku, ja tu nenogriezīs man kā bildīti, es nezinu, es jūs nodicināšu. Ļoti jauki. Es nezinu. Ja es par to maksāju, tad jābūt normāli. Jā. Bet tad kāds būs frizūra, kā taisīs? Tas ir tā kā kaut kādu... Tev ir kaut kāds tas izdomāts? Paga. Man mamma Pēdējais frizūra. Es vienkārši gribēju man ir sidebangs, jā. Es gribēju nedaudz tās salabot.
Jā, Es es arī. Es pārāk ļoti pēc īmo izsūtos savādāk. Jā, ok. Tad mums ir abiem vienādas frizūras. Man arī tieši tie paši labojumi jātaisa. Man ir basically tā kā Leina frizūra tikai ar garākiem matiem. Ok, nice. Krūti. Man arī jāpielāgo. Bet man ritīgi gari mati tagad. Man patīk tas, kad jā, man ir ahujāna frizūra īsumā, bet man vajag pielāgot. Tu biji pēc tāda hipija izskaties tāda. Nē, gari mati ir ļoti chill. Jā. Nē, gari mati ir krūti, man patīk gari mati. Man arī bišķi pielāgot, man vajag uzsīt kaut kādu, nevis tādu, tā kā lesbienu maleti kaut kādu, ne gluži maletus, bet tāds, arī kaut kādus tos sānus, tur, izskūt aizmugurē, tur atstāt garākus, tur priekšā mošs, tur kādu čolu, ka bišķi kustēsīt. Tā, tur jāizdomā, bet man ir bijusi tāda frizūra, viņa ahujāna krūti izstās. Es atradu kaut kāds referents foto no vairākām pusēm, un mans plāns ir rīt parādīt. Jā. Kaut kur 7:30 ir. Es kādiem 8:30 varēšu joinoties. Vakarā? Jā. Ok, es rītā jau būšu kad sēsīs, es varēšu pastāstīt to, kā man stopēšana gāja, kas par cilvēkiem. Jū, tas būs labs, jā. Man arī tā kā Rīgā, man priekšnieks rakstīja, es negribu uz darbā atgriezties, bet es teicu to, kas vēl pataļoši. Man vēl vajag atbraukt uz kādām sēsīm un tā, un ja es gribēšu pasvēlēt, es, jebkurā laikā varēšu Rīgā atgriezties, kaut ko darīt Rīgā, bet es vēl gribu vēl uz kaut kādām sēsīm, es gribu pagarināt savu atvaļinājumu. Be honest. Jā. Cik tev reitām ir uz konta? Ko saki? Cik tev reitām ir uz konta? Kas uz konta? Nauda. Man vispār nav, man vēl nav nauda ieskaitīt, es vienkārši man būs jāraksta, jāprasa, lai man ieskaita naudu, man vienkārši vispār nav naudas, es vienkārši pilnīgā bomārā dzīvoju. Man liekas, tas darbs pienāks ātrāk. Kā? Uz to darbu būs jāiet ātrāk. Man ne? Tas būtu sādi. Man nepatīk, man darbā ir tas 3 mēnešu pārbaudas laiks, un tā ir verdzība un apskamošana. Jā, skāms vēl. Un tas ir Ja man pēc pārbaudas laika nepacels algu, es nezinu. Es zinu, kur viņš ir. Nezinu, kur nezinu. Gājis jūs vēl šeit? Jā. Labi, man liekas, es došos vienkārši gulēt. Ar labnāku mēs varam tad rītā vakarā, kas būs jau cēsīs. Tad jau, jā. Lai tev krabi rīta forši darbs, kā tev tur rīt arī strādāt, dari kaut ko? Protams. Jā, es rīt zāru darbā. Ok, tad vai? Ceļos jau. Tad, lai man labi stopējās, un lai jums rīt labi strādājās, un tad jau vakarā sazinās. Es tā strādāšu. Jā. Labi. Manuprāt, strādāt Pāli ir jautrāk. Tā kā jā. Man ir tāda sajūta, ka man vienkārši maksā, lai es piepušos. Jā. Jā, pašā vakarā var piedzerties. Protams, no rīta, kad tu dzer, tad tā diena paliek tāda nogurdinošāka un tā. Bet kā kuram? Man tā nav. Manuprāt, tā diena vienkārši ātrāk paiet. Jā. Tu nomiršķini, un jau ir stunda pagājusi, jo tu vienkārši tur sēdi kā drons piepsies. Man diena tāpatās paiet ātri, bet tad vienkārši pašā vakarā vienkārši, kaut kādas pēdējās 4 stundas. 4 stundas darbā dzert ir ritīgi fani. Tas ir ilgāk, tad, man liekas, bišķi nogurdinoši paliek un tā. Bet 4 stundiņas tāds, tā kā, kad tu esi vēl pālīt, tas ir krūti. Aha. Tas ir, bet ja tu dzer kaut kādas lodes, kaut kādas tos slimos dzēriens, tad ir bišķi traki, jā, kad tas pēkšņi darbā pālīt. Jā, actually ir slimie dzērieni. Jā. Tie ir fucked up dzērieni. Jā. Labi, davai, es pazūdu. Tiekās rītā. Čau, uz rītam.
See ya, guys. Bye. Čau, čau.